Žēlastība jums un miers no Dieva mūsu Tēva, mūsu Kunga Jēzus Kristus. Ir tāds ļoti patīkams gandarījums būt šodien šeit jūsu vidū, jo ļoti daudz es no jums pazīstu, bet jāsaka man tā godīgi, kaut kādā savā dzīves gājumā es Talsu adventistu draudzē esmu otro reizi savā dzīvē. Kā tas tā var būt? 1984. gadā, kad es iepazinos ar savu, tā teikt, nākamo sievu tālāk jau dzīves gājumā, tad pēc tās reizes, kad es viņu biju iepazinis, tad Talsos bija liels pasākums Baltā baznīcā, šeit netālu no stacijas, no autoostas, un bija Edvīns, mācītājs Pavasaris toreiz runāja, un tā bija man pirmā tikšanās ar Talsiem. Tā es kaut kādā dzīves gājumā esmu Talsiem braucis cauri, bet šeit ir mīļi, brīnišķīgi cilvēki, kurus es pazīstu. Vien no tiem ir Kaspar ģimene un arī daudz citus, un tāpēc es šodien esmu pateicīgs Dievam tādā neparastā veidā nokļūt šodien jūsu vidū šeit. Rakstu vieta, ko šodien ar jums vēlos apskatīties, ir Romiešiem 5. nodaļas no 1. līdz 11. pantam. Tas teksts ir mazliet pagarš, bet mēs viņu sākumā nolasīsim. Romiešiem 5 no 1 līdz 11. Bet pirms es lasu 1. pantu, tad 25. pantā iepriekšējā nodaļa beidzās, kas ir tāda kopēja sasaiste ar šo nākamo nodaļu, ar šādiem vārdiem, kas mūsu pārkāpumu dēļ tika nodots nāvei un mūsu attaisošanas dēļ ir augšām celts. Un tad lasam no 5. nodaļas 1. panta. Tā nu starp mums ticībā attaisnotajiem un Dievu ir iestājies miers caur mūsu Kungu Jēzu Kristu. Caur viņu mēs ticībā esam mantojuši ceļu uz šo žēlastību, kurā mēs stāvam un lepojamies par cerību uz dievišķo godību. Bet ne par to vien mēs lepojamies arī ciešanās, zinādami, ka ciešanas rada izturību, izturību uzticību Dievam, uzticība Dievam cerību, bet cerība nepamet kaunā. Jo Dieva mīlestība caur svēto garu, kas mums dots, ir ielieta mūsu sirdīs. Un paredzētajā laikā Kristus, kad vēl bijām nespēcīgi, nomira par mums bezdievīgajiem. Diez vai kāds mirtu par taisno, drīzāk par to, kas labs, kāds apņemtos mirt. Bet Dievs savu mīlestību uz mums parāda ar to, ka Kristus par mums nomiris, kad mēs vēl bijām grēcinieki. Jo vairāk tad, kad esam attaisnoti viņa asinīs, mēs tiksim caur viņu izglābti no dusmības. Ja būdami Dieva ienaidnieki guvām izlīgumu ar Dievu viņa dēla nāvē, daudz vairāk būdami izlīguši, tiksim izglābti viņa dzīvībā. Un ne tikai pat lepojamies Dievā caur mūsu Kunga Jēzus Kristu, kurā tagad esam saņēmuši izlīgumu. Tā Kunga vārds. Nolieksim galvas īsā lūkšanā. Visvarenais Dievs, mēs pateicamies Tev par Tavu vārdu, mēs pateicamies, ka mēs to varam lasīt, smelties, un Tavs vārds ir ceļš, patiesība un dzīvība, un svētī mūs to šī brīdī uzņemot. Kristus vārdā. Āmen. Tātad mūsu priekšā ir viens no Pāvila, varētu teikt, izcilākajiem liriskajiem pantiem, kurā viņš gandrīz dzieda ar prieku, ko rada viņa paļāvība uz Dievu. Šis fragments ir uzvaras gājiens. Diez vai visā Bībelē ir kāda cita nodaļa, kas varētu salīdzināties ar šo triumfējošo tekstu, saka Mārtiņš Luters, lielais reformators. Viņš saka, ka tā ir kā kalnu pāreja, no kuras paveras gleznains skats pēc tam, kad cilvēks ir cītīgi pārvarējis argumentu nogāzes un līkloču iepriekšējās nodaļas. Šo skatu pilnībā nevar novērtēt, ja nav jāpieliek pūles, lai tur nokļūtu. Tātad šajā fragmentā mēs redzam, ir 3 daļas. Pirmkārt, Kristus izlīgšanas darbs ieved ticīgo taisnības stāvoklī, ko raksturo miers un cerība. Pēc tam tālākie panti tiek parādīts, ka taisnības stāvoklis balstās uz Kristus nāvi, kas ir Dieva samierinošās mīlestības
galīgā, pilnīgā izpausme. Un visbeidzot, papildus izlīgumam, Kristus nāve garantē pestīšanu nākotnē, tagadnē un arī nākotnes cerību. Un Pāvils sāk ar domu un beidz, ka ticīgā cerība un dzīve sakņojas Dievā caur mūsu kungu Jēzu Kristu. Tādējādi Dieva varenās darbības ir ietvertas Jēzus Kristus darbībā, līdzīgi jau kā arī mēs šodien aplūkojām to zabatskolā. Tāpēc, lai saprastu, ko svētie raksti saka par taisnošanu, taisnošana ticībā šeit arī tiek ietverta zināmā mērā. Vispirms ir varbūt jānoskaidro, mēs gan, protams, zinām, par to mēs esam ļoti daudz runājuši visdažādākās, visplašākās jomās, visdažādākos līmeņos. Ko tad nozīmē šis vārds taisnošana? Mēs varētu iedomāties, ka tas nozīmē padarīt taisnīgu, jeb pārvērst netaisnīgu cilvēku par taisnīgu. Tātad melnu par baltu, piemēram. Taču Bībelē šim vārdam ir cita nozīme. Bībeles izpratnē tas nozīmē pasludināt par taisnīgu. Varētu teikt, tas ir tāds Bībeles juridisks jēdziens, kas runā par tiesas lēmumu, kas pasludina kādu par taisnīgu, kurš ir bijis nevainīgs. Un šie panti ievada nodaļa, kurā ir daži, varētu teikt, sarežģīti jēdzieni. Un, lai saprastu tālāk šai nodaļā, ir noderīgi paturēt prātā kristīgās dzīves, varētu teikt, tādu divpusējo realitāti, ar ko mēs, ticīgi cilvēki, sastopamies. Un proti, no vienas puses mēs esam pilnīgi Kristū. Mūsu pieņemšana pie viņa ir droša un 100%. No otras puses mēs augam Kristū, mēs kļūstam arvien viņam līdzīgāki. Vienlaicīgi mums ir gan ķēniņa status, gan varētu teikt arī tādi kā verga pienākumi. Un mēs izjūtam gan Kristus klātbūtni, gan grēka spiedienu. Kad ir kaut kādas dzīves situācijas, kurās mums ir kaut kāda ne tāda varbūt izturēšanās vai domgājiens. Mēs baudām mieru, kas nāk no tā, ka esam taisni ar Dievu, bet joprojām ikdienā saskaramies ar problēmām, kas bieži vien varbūt arī mums palīdz kaut kur augt. Ja mēs atcerēsimies šīs divas kristīgās dzīves puses, mēs neapjuksim saskaroties ar kārdinājumiem un dzīves problēmām. Tā vietā mēs iemācīsimies paļauties uz spēku, kas mums ir pieejams no Kristus, kurš dzīvo mūsos caur svēto garu. Tātad sirdsapziņas balss un tā tālāk un iekšējās izjūtas. Iedomājieties, ka jūs zināt, ka ir kāds cilvēks, kurš ir viens no jūsu tuvākajiem asins radiniekiem, tikai kāda telefona zvana attālumā. Un tomēr viņš ar jums nerunā. Un jūs nevēlaties varbūt ar viņu runāt, vai viņu redzēt, vai ar viņu kaut kādās sadarbībā būt. Un iedomājieties, ka tas turpinās gadiem ilgi. Un visā šajā ainā ir kaut kas dziļi satraucošs. Un tomēr jūs zināt, ka ne tikai šis cilvēks, bet ļoti daudzi cilvēki dzīvo tieši tādās attiecībās ar kādu tuvu cilvēku, ar kuru viņam ir, varētu teikt, izjukušas attiecības. Nav nekā vairāk. Kādreiz bija, bet tagad vairs nav nekas. Bet ir vēl lielāka traģēdija. Ļoti daudz cilvēku dzīvo tieši tā, kā tas ir viņu attiecības ar Dievu. Jo taču, ja mēs kā ticīgam cilvēkam manas attiecības ar Dievu parāda manas attiecības ar tuvāko, tad tas par kaut ko liecina taču, vai ne? Kā kāda dzīvespriecīga sieviete stāstīja par to, kā viņu fascinē teoloģija, reliģija, ka bērnībā viņai ir bijis reliģisks periods un ka tomēr viņai nav neviena pierādījuma par Dievu. Viņai varētu jautāt, par kādu Dievu jūs runājat, bet, protams, nav tādas iespējas. Bet aizdomājieties, šeit visa tā centrā Pāvils runā par izlīgumu, ar kuru beidzas visi izlīgumi. Tā kā mēs esam atzīti par taisniem, mums ir kas? Silts mirdzums sirdī, atvieglojums
ka mūsu grēki ir piedoti, jauna izpratne par to, ko nozīmē piederēt Dieva tautai. Jā, tas viss un vēl vairāk. Bet visa pamatā mums ir miers ar Dievu. Ja, miers ar Dievu, mēs dziedājam šo skaisto mūsu seno adventīstu dziesmu, kad mieru ar Dievu. Un pēc tam, kad 1. līdz 4. nodaļā sākumā pantos ir likti, Pāvils sāk būvēt šo struktūru. Kristīgās dzīves tēlu, ja mēs to tā varētu teikt, kurā piepildās visi senie Dieva apsolījumi. Un šo apsolījumu centrā ir mīlestības un labvēlības pilnas personiskās attiecības starp atsevišķiem cilvēkiem un pašu radītāju, kas veido to kodolu. Un kāpēc šodien mēs visi esam šeit kopā? Tāpēc, ka mums ir labas attiecības un tāpēc, ka mūsu centrā ir Dievs, mūsu kungs un pestītājs. Un mēs esam viņa draugi un esam ar viņu samierināti tā, kā aprakstīts 1. un 2. pantā. Taču ir brīnišķīgi, ka kādam cilvēkam pasaka, mums ir izlīgums ar tevi, mēs esam samierināti ar tevi. Tas tevi paceļ, tas tev dod arī stimulu dzīvot tālāk. Un Dievs mūs tomēr negrasās pamest, nepavisam nē. Jo 5. pantā mēs lasām, ka cerība nekad nepieviļ. Tā neatstāja ticīgos bez ievērības. Un iemesls ir vienkāršs. Dievs caur svēto garu, kas mums ir dots, pārpludina mūsu sirdis ar savu mīlestību. Atcerieties, kad viņš gāja projām, viņš teica, es jums sūtīšu aizstāvi. Par to mēs varam pārliecināties. Es domāju, katrs savās personīgās dzīvēs. Cerība tiek atalgota ar jaunu apziņu par neaptveramo Dieva mīlestību. Dieva svētais gars, kas ienāk mūsu dzīvē, ir kā atbilde uz ticību. Viņš darbojas, palīdzot mums saprast realitāti, ko nozīmē būt Dieva mīlestības ieskautiem. Un šis arguments tādējādi iegūst dažādās loģikas sistēmās, ka ne tikai jūdu interpretācijā, ja viņu pazīstamajā formā, cik daudz vairāk. Ja Dievs ir paveicis grūto, tad cik daudz viņš varētu paveikt darbu, paveicot kādu vieglu darbu. Piemēram, ja kāds ir cīnījies augšu pa stāvu klinšu sienu pretēji visām izredzēm, lai nokļūtu kalnu virsotnē, viņš visticamāk nepadosies, kad vertikālās sienas priekšpusē viņam priekšā ir viegla pastaiga pa zālāju, lai nokļūtu pašā virsotnē. Tas viņam būs atvieglojums, tas viņam būs kā gandarījums. Ja kāds ir braucis uz otru valsts galu, cauri lietum, sniegam un saslušai miglai, lai apciemotu savu draugu, kam vajadzīga palīdzība, viņš neatteiksies no apmeklējumu, kad ieradīsies pie mājas, debesis būs skaidrs kā šodien. Talsos, uzspīdēs saule, un viss, kas viņam būs jādara, būs jānoiet pa dārza celiņu un jāpiezvana tikai pie viņa durvīm. Tāds, mīļie brāļi un māsas, ir Pāvila argumenta spēks. Vienā no Herberta Velsa grāmatām ir stāsts par kādu uzņēmēju, kura prāts bija tik saspringts un satraukts, ka viņam draudēja briesmas nopietnas. Viņam draudēja pilnīgs nervu sabrukums un prāta sabrukums. Un ārsts viņam ieteica, ka viņu var glābt tikai un viena lieta – viņam ir jāatrod miers. Jo ko cilvēkam var dot tuvības un draudzības sajūta ar Dievu. Tātad miers ar Dievu. Kā viņš kliedza? Iedomāties, viņš tur ir augstā tuvībā un draudzībā ar mani. Es tikpat labi varētu domāt, ka tu atsvaidzinātu savu kaklu, paceļot uz debesu jomu un ieraugot piena ceļu, vai paspiežot roku kādam no zvaigznēm, kas ir debesīs. Viņam Dievs bija pilnīgi nesaprotams. Tikai tad, kad mēs apzināmies, ka Dievs ir mūsu kungs Jēzus Kristus tēvs, mums var īstenoties tā iekšējā garīgā tuvība ar viņu, tās jaunās attiecības ar viņu, ko Pāvils sauc par taisnošanu.
par to mieru, kad kaut kas ir izdarīts, kad ceļš ir nosfaltēts, ka es nokļūšu līdz turienai, un visdažādākie apstākļi, ka kaut kas ir sagatavots, kad es tur nokļūšu. Un Pāvils saka, ka caur Jēzu mums ir pieeja žēlastībā, kurā mēs atrodamies. Saprotiet, tāds ir ļoti būtisks saistvārds – žēlastība. Un Pāvils šajā tekstā šeit lieto grieķu vārdu prasagao, jeb prasagogē, lai izteiktu piekļuvi pie valdnieka, lai netraucētu, varētu piekļuve būt viņa klātbūtnei. Piemēram, Liepājas karosta, kur ienākt visi kuģi, tur ir tāds mūris, ja? Un pa vidu, lai kuģi ienākt iekšā Liepājas ostā, šie mūri aizsargā. Bet, lai iekļūtu iekšā pa šo ceļu, ir jābūt kapteinim koncentrētam. Aivars to noteikti labi zina, kā jūras cilvēks. Un mēs arī stāvējām kādreiz, kad es strādāju Vācijā, kompānijā mēs vedām kravu no Rostokas uz Liepāju, tad mēs 24 stundas stāvējām ostā, jo mums tur nebija iekļuvi. Tie vārti bija samērā šauri, lai šajos milzīgajos viļņos kuģis varētu iet prāmis Liepājas ostā. Tātad pirmais par piekļuvi, ko saka Pāvils šajā tekstā. Tas tiek lietots arī, lai iepazīstinātu kādu ar augstāko autoritāti, kad lūdzējs tuvojas Dievam. Pāvils šeit saka, Jēzus mūs noved tieši viņa klātbūtnē. Viņš atver durvis uz ķēniņu, uz viņa klātbūtni. Un kad šīs durvis ir atvērtas, kas mūs sagaida? Žēlastība, nevis spriedums, nevis sots, nevis atriebība, bet absolūta, nepelnīta, neticama Dieva labestība. Otrā lieta, ko šis vārds nozīmē. Vārda prosāgo darbības vārda forma, piemēram, ir vairāk kārt sastopama saistībā ar upurēšanu uz altāra vai ieiešanu visvētākajā vietā debesu svētnīcā, par ko mūsu konfesija arī ļoti, ļoti plaši gadu gaitā ir mācījusi, un mēs to zinām. Arī darbības vārdi iegūt un stāvēt ir pamācoši. Abi tie grieķu valodā pastāv perfektā laikā, kas nozīmē, ka to darbība sākās jau pagātnē, ko Pāvils saka, kad jūs vēl nebijāt. Es jau izdarīju to. Un ticības brīdī un turpinās tagadnē, ja? Kāds interesants sakopojums. Turklāt stāvēt ietver sevi nozīmi, kas nozīmē kaut ko ilgstošu un paliekošu, kas ir pretstats īslaicīgām attiecībām ar Dievu. Stāvēt žēlastībā nozīmē iegūt no Dieva balstu un viņa ēnkuru, kas spēj izturēt jebkuru pretestību ticības dzīvē. Tātad ir kaut kāds ēnkurs, ir mūsu ķermeņa sastāvdaļa, ir mugurkauls, uz kura tiek būvēts viss mūsu anatomiskais cilvēka tēlojums. Un trešais. Bet prosāgo apzīmē arī citu jēdzienu. Vēlākajā grieķu valodā šis vārds nozīmē arī patvērumu kuģiem, par ko mēs runājām. Ostu, un šajā nozīmē tas ir jāsaprot tā, ka kamēr mēs paļāvāmies tikai uz saviem spēkiem, vētra mūs nesa pāri viļņiem kā jūrniekus, kas cīnījās ar jūru, kur draudēja viņu pilnīgā iznīcība. Taču pēc tam, kad mēs uzklausījām Kristus vārdu, mēs beidzot nonācām Dieva žēlastības ostā un atpazinām mieru, kas nebija atkarīgs no mūsu pūlēm, bet gan no tā, ko Dievs bija darījis mūsu labā. Caur Jēzu mēs esam ieguvuši pieeju ķēniņa klātbūtnei, pieeju Dieva žēlastības ostai. Taču tiklīdz Pāvils to saka, viņu pārsteidz kāds cits aspekts. Tas viss ir patiess un slavējams, taču fakts ir tāds, ka šajā dzīvē kristieši sastopas ar grūtībām, vai ne? Ir grūti būt kristietim Romā, tajā laikā, par ko Pāvils raksta. To paturot prātā, Pāvils nonāk pie kulminācijas. Viņš saka, no ciešanām nāk pacietība. Šķiet tāds diezgan grūti saprotams, bet es domāju, ka ļoti piedzīvojams fakts. Viena lieta
ir labi būt kristietim, kad vējš tev pūš mugurā, kad viss ir labi, vai ne? Un cik bieži kristīgā dzīve tiek attēlota kā nošķirtības un viegluma stāvoklis, kad ticīgie ir it kā atpeltīti ar savu izpildu žēlastību no dzīves triecieniem. Mūsdienās kristīgā dzīve arvien biežāk tiek attēlota kā triumfālisms un panākumi. Kad redziet, kristiešiem tur ir tā, un varbūt arī es atceros, kad pirmajā draudzē mēs vēl kalpojam, es bieži Vilnim teicu, mācītājiem Latgalim, es saku, Vilni, mums taču vajadzētu kādus liecību dievkalpojumus. Viņš tā ļoti mierīgi to visu uztvēra toreiz. Un ziniet, kad, protams, tas ir slavējami un tas ir ticība ceļoši, kad kāds iznāk priekšā un stāsta savu liecību, neapšaubāmi. Bet cits varbūt tajā laikā sēž, man nav tāds piedzīvojums, ko man tagad darīt? Par to šī doma ir. Bet tomēr Pāvils saka, ka ticīgiem ir jāmācās priecāties ne tikai par nākotnes godības cerību, bet arī par savām ciešanām. Kā? Un visā pestīšanas vēsturē cilvēku ciešanām ir neizbēgama un nepieciešama loma, lai identificētos ar Dieva ceļu šajā pasaulē. Jo Dāvids, par ko Aivars sākumā arī lasīja, un arī mēs lasījām Zabatskolā, atzīst, ka Dievs viņu vada nevis panāves ieleju, bet caur to Psalms 23, 4. pants. Ciešanas ir neatņemama kristieša identificēšanās ar Kristu un likteni un darba sastāvdaļu. Ar Kristus darba sastāvdaļu, ja? Jo viņš arī cieta. Diemžēl šis radības Dievs cieta mūsu dēļ. Un Pāvils nebija veselības un bagātības, varētu teikt, evaņģēlija aizstāvis. Viņš no savas pieredzes zināja, ka kristieša dzīvē ir ārēji konflikti un ir iekšējas bailes. Mēs taču tās piedzīvojam. Mēs varam saskarties ar dažāda veida spiedienu un apspiešanu, vajadzību ierobežojušiem apstākļiem, mēs saskaramies ar bēdām, mēs varbūt saskaramies ar kaut kādām vajāšanām, mēs saskaramies ar nepopularitāti, ar vientulību. Un šāda apspiešana varētu teikt, ka var būt kristošos par pacietību un izturību. Ja? Kad ir kādi pareizie ticīgie un ir kādi nepareizie ticīgie, ka tie ir tāda draudze un tie ir šāda draudze, vai ne? Un tad cilvēks jūtās nepieņemts un nevajadzīgs, un tur tie pareizie, un mēs tie nepareizie. Un Pāvils šeit atkal izmanto grieķu vārdu hupomone, kas nozīmē vairāk nekā izturība, lai izteiktu pacietības jēdzienu. Tas nozīmē garu, kas spēj uzvarēt pasauli, kas nevis pasīvi panes, bet aktīvi pārvar dzīves pārbaudījumus un raizes. Mēs vienkārši ejam uz priekšu. Kad komponistam Bethovenam slavenam draudēja kurlums, kas mūziķim ir vissmagākā dzīves nelaime, viņš teica, es ņemšu savu dzīvi par rīkli. Tā ir hupomone. Kad Valteru Skotu sagrāva viņa izdevēja bankrots, viņš teica, neviens par mani neteiks. Nabaga cilvēks, mana labā roka samaksās parādu. Arī tas ir hupomone. Tas ir garas spēks, kas spēj uzvarēt pasauli. Hupomone nav cilvēks, kas guļ un gaida, kad vētraini viļņi pārskries. Tas ir cilvēks, kas ar krūti satiek dzīves pārvērtību un tās pārvar. Facebookā tur klejoja kāda interesanta doma, kurā bija rakstīts šādi vārdi. Būt kristietim, tas nozīmē drosmīgi un aktīvi darīt Dieva gribu, nevis piesardzīgi izvairīties no grēka. Vēl kāda īpašība šeit mēs tekstā redzam, tā ir pacietība. Pāvils turpina, ir pieredze, Pāvils vēlreiz izmanto kādu grieķu vārdu dokumē, lai izteiktu šo pieredzes jēdzienu. Ar to varētu apzīmēt metālu, kas ir rūdīts ugunī, lai attīrītu to no visiem oksidējošiem piemaisījumiem. Un šis termins tiek lietots, lai definētu monētas tādā pašā nozīmē, kā mēs lietojam terminu augstas kvalitātes. Ja?
Ja cilvēks ar izturību tiek galā ar nelaimēm, saglabājot savu izturību, viņš taču izies no cīņas stiprāks, tīrāks, labāks, un viņš nostājās tajā brīdī Dievam tuvāk. Viņš arī sajūt tajā brīdī kādu Dieva drauga plecu. No pieredzes, no izturības, turpina Pāvils, nāk šis vārds, ko mēs bieži lietojam – cerība. Divi cilvēki var nonākt vienā un tajā pašā situācijā. Vienu viņu izvedīs līdz izmisumam, bet otru iedvesmos ar uzvaru. Vienam cilvēkam šāda situācija var nozīmēt visu cerību beigas, bet otram cilvēkam tā var būt izaicinājums uz diženumu. Piemēram, es minēšu sportā. Pirmās formulas, pēdējā sacīkste, Brazīlijas lielās balvas izcīņa. 3-kārtējais pasaules čempionāts startēja no 17. vietas. Trase bija lietuslija. Un Verstapena izšķirošais gājiens notika pēc atkārtotās starta. Tur bija vairāk notikumi, un kad viņš izpētīja sava priekšā braucējušā, viņš nonāca no 17. vietas līdz 2. vietai. Okonu, kurš viņam brauc priekšā, tieksmi turēt ārējo līniju pirmajā līkumā, izmantojot savu bremžu pārsvaru, lai novērstu riteņu bloķēšanos, Verstapens pārliecinoši apsteidza Okonu un atzīmējot. Tas viss bija uzticēšanās jautājums, un es biju pārliecināts, ka tas izdosies. Es nezinu, izmisums. Lietus, 17. vieta, kā uzvarēt. Man nepatīk krīzes, teica Lords Reits, bet man patīk iespējas, ko tas sniedz. Brāļu māsas, šī atšķirība atbilst cilvēku atšķirībai vienam no otra. Ja cilvēks ir kļuvis vājš, bez rakstura, ja viņš ir ļāvis, lai apstākļi viņu uzvarētu, ja viņš ir ļāvis sev vaimanāt un gausties nelaimes priekšā, viņš briesmu grīdī kritīs izmisumā. Ja cilvēks sagaida dzīvi ar augstu paceltu galvu, ja viņš vienmēr sastopas ar grūtībām, ar aci pret aci un uzvar tās, tad briesmās, kas ir radušās, viņš sagaidīs ar cerības pilnām acīm. Rakstura drosme, kas izturējas pārbaudījumu, vienmēr skatās uz priekšu ar cerību. Vēstule romiešiem, kas uzrakstīta Pāvila dzīves un kalpošanas beigās, varētu teikt, var uzskatīt par kopsavilkumu tam, ko viņš pats savās ciešanās bija iemācījies par ticību, cerību un mīlestību. Viņš bija daudz cietis un vēl cieta, pirms dažus gadus viņš vēlāk nomira Romā. Un viņa cerības formula apraksta to, ko viņš bija iemācījies no savām spējām. Nevis to, ka ciešanas ir vēlamas, nebūtu nē, ka tās būtu jāvēlas, arī nebūtu nē, bet to, ka tad, kad tās sāpes nāk, un tās nāks noliekšana un izvairīšanos no tām, varētu teikt, ir tāda laika izšķiešana. Dzīvību, veselību un cerību var iegūt pat ciešanu vidū, mācoties, izturēt un augot savā izpratnē raksturā, saka Pāvils. Un tāpēc Pāvils sakausē kopā garīgās dzīves augsto ticību Dievam un to cilvēku, kuri stāv ar abām kājām stingri uz zemes, ar parasto pragmatismu. Es atceros, man Vācijā bija jāved zirgi no vienas Vācijas uz otru galu, un tas vācietis, kurš to zirgus pieņēma, viņam bija tāda dziļi izteikta, neizprotama tāda labvēlība. Un, kad par to cilvēku stāstīja, tad viņš teica, tas cilvēks stāv ar abām kājām uz zemes. Dzīvē, ko mēs dzīvojam kopā ar ģimenēm, ar draugiem un svešiniekiem, starp tenkām un labām ziņām un rēķiniem, kas mums ir jāmaksā, ir bagāta ar mūžīgu nozīmi. Dievs nepiedod mums mūsu pārkāpumus un grēkus nevis tad, kad mēs sēžam starp mākoņiem,
bet tad, kad mēs darbojamies ar ikdienas dzīvi. Dievs neatstāja mūsu garīgo pārvērtību aizsaulē, bet nogādā to kopā ar rīta avīzi pie mūsu durvīm. Tas varbūt bija agrāk. Apgalvot, kā mēs to darām, ka esam kristīti Tēva, Dēla un Svētā gara vārdā, nozīmē apgalvot nemazāk to, ka mēs esam nomazgāti, attīrīti uguns ūdenī. Un no šī brīža tad mēs pilinam svēto rasu, kur mēs atrodamies, kur mēs ejam. Mēs izsmidzinām katru savā dzīves telpā un pasaulē. Lai mēs to spētu darīt, ir jāmainās ne tikai mūsu attiecībām, bet arī mūsu stāvoklim. Glābts grēcinieks nevar palikt grēcinieks, viņam jākļūst ir taisnam. Un Kristus nāve mainīja cilvēces stāvokli. Viņa augšām celšanās mainīja mūsu stāvokli. Viņš nav miris, viņš ir dzīvs, viņš vienmēr ir ar mums, lai palīdzētu mums, vadītu mūs, lai pārņemtu mūs ar savu spēku, lai izvestu mūs no kārdinājumiem, lai apvilktu mūs ar savu brīnišķīgo spožumu, kā šodien saule spīd talsos. Jēzus nenāca, lai mainītu Dieva attiecības ar cilvēkiem. Viņš nāca, lai parādītu cilvēkiem, ka šādas attiecības ir un kādas tās vienmēr ir bijušas. Viņš nāca, lai neapstrīdami pierādītu, ka Dievs ir mīlestība. Pāvēlam bija pilnīgi skaidrs, ka viss pestīšanas process, Kristus atnākšana un nāve ir dievišķās mīlestības pierādījums šai planētai Zeme. Brāļi un māsas, atcerēsimies, ka mūsu dzīve tie nav mūsu darbi, kas nopelna Dieva žēlastību, bet tās ir mūsu atbildes Dieva mīlestībai. Mēs tās nedaram, lai iegūtu žēlastību, bet tādēļ, ka mēs esam ieguvuši šo žēlastību, mēs to darām, lai mīlestībā veltītu sev, vairāk Dievam un saviem tuvākajiem. Dievs ir mīlestība, un tas nosaka mērķi, uz kuru virzās visa pasaules pestīšanas vēsture. Āmen. Visuvarenais un mūžīgais Dievs, mēs Tev pateicamies par Jēzu Kristu, par Tavu dēlu, kur Tu reiz sūtīji pirms apmēram 2000 gadiem uz šo planēti Zemi. Tā ir mūsu cerība, tā ir mūsu nākotnes godība, un tā ir tas prieks, kuru mēs arī varam baudīt šodien ikdienas, kad mēs varam būt kopā ar Tevi, jo mēs esam kristieši, mēs esam ticīgi, un Tu esi mūsu cerība, un Tu esi mūsu patvērums, Tu esi mūsu miers. Mēs pateicamies par šīm pārdomām, kuras Pāvils arī aprakstīja savā Romas gaitā, par to, ka Tu esi visu izdarījis, lai mēs satvērtu Tavu mīlestības pilno roku, Tavu dzīvības roku, Tavu žēlastības roku. Un tā roka, lai mums dod daudz iedvesmu, dod mums prieka, dod mums cerības pilnas dzīves gājumu šodien, kur katrs mēs esam ikdienā. Lai šie vārdi dod mums apziņu, ka Tu esi visu izdarījis, un ka ticībā mēs pieņemam šo un mēs tajā dzīvojam. Dod mums spēku, dod mums savu klātbūtni, arī tajos brīžos grūtajos, kad mēs paklūpjam, kad mūsu domas aizceļo, vai varbūt mums kādas grūtības, sāpes vai kaut kas cits, vai nemies. Kungs dāvā, ka katram vienam Tu mums piešķir savu mieru, un Tu to esi apsolījis, un Tu esi klātesošs. Un palīdz mums to satvert ikdienā, ik mirklī, jo Tu esi dzīvības devējs, Tu esi uzturētājs. Tu uzturi skaistu šo planētu, šo skaisto ziemas rītu talsos, šo zabata dienu, un mēs pateicamies Tev vēlreiz par Tavu mīlestību. Kungs, mēs lūdzamies svētīt šo brīnišķīgo talsu draudzi, šo gadiem kopto laiku, kurā šeit šī draudze ir no daudziem gadiem bijusi, un svētī ar savu labo garu šo pilsētu talsus, svētī draudzes mācītāju, svētī citus kristiešus, kas ir šajā pilsētā, kur darbojās visu mūsu adventas tautu, svētī mūsu zemi Latviju,
Mēs tuvojamies gada noslēgumam, un mēs zinām to, ka Tava roka arī būs ar mums katrā dzīves brīdī. Mēs lūdzamies, Kungs, arī par visiem pasaules notikumiem, uz kuriem mēs nespējam iespaidot, bet mēs zinām, ka Tava roka būs arī pāri Ukrainam, arī pie tuvajiem austrumiem. Mēs vēlreiz pateicamies Tev par Tavu mīlestību, žēlastību un cerības pilnajiem vārdiem. Tev, Kungs, pieder šī zeme, un Tev gribam piederēt mēs. To mēs lūdzam caur Tavu dēlu, mūsu Kungu, Jēzu Kristu. Āmen.